Kā tas strādā? Kopā ar Autobrauma Motors virsbūvremonta centra vadītāju Gati Kriviņu. Kāds ir auto krāsošanas process no sākuma līdz beigām? Autokrāsošana varētu iedalīt divās lielās sadaļās. Pirmā sadaļa tā ir detaļu sagatavošana, kur pamatlietas, ko mēs darām, tā ir detaļu špaklēšana, gruntēšana un slīpēšana. Otrā sadaļa, kas ir pašu detaļu krāsošana, tur krāsojam detaļas un veicam to pēcapstrādi, kas ir parasti kaut kāda neliela puteklīšu noslīpēšana un nopulēšana. Kā jūs nosakat precīzi automu krāsas toni, sevišķi, ja krāsa ir izbalējusi? Precīzai krāsas toņu noteikšanai mēs izmantojam tādu iekārtu kā spektrometrs. Ar spektrometru mēs noskanējam krāsu, un spektrometrs iedod ļoti precīzu krāsas recepti, pēc kuras mēs ar šiem pigmentiem uzjaucam krāsu. Cik svarīga ir virsmas sagatavošana pirms krāsošanas? Ir ļoti svarīga lieta, jo, ja tur tiks pieļauts kļūdas, tas noteikti pēc tam dārgi atmaksāsies. Nepareizas sagatavošanas sekas nevienmēr uzreiz sākotnēji varēs ievērot, jo to piesakas krāsojums laika gaitā dos manīt par to, ka ir bijusi nekvalitatīva sagatavošana, kā piemēram tur lakas lobīšanās, krāsas plaisāšana. Vai ir kādas grūtās krāsas, ar kurām vienmēr ir izaicinājumi? Mūsdienu autobūve ar katru jaunu modeli papildina arī savu krāsu paleti ar jaunām krāsām, kuras ir spilgtas, izaicinošas un rada ar vien vairāk izaicinājumus viņas nokrāsot. Arī vienkāršās krāsas, kas ir melns un balts, mūsdienās vairāk neeksistē. Tām ir tūkstošiem toņi, kur nokrāsošanai ir nepieciešama arvien lielāka meistarība. Ja arī tev vajag pieteikt uz autokrāsošanu, piesakies pie mums uz mājaslapu, e-pastu vai arī telefonu. Tiekamies!